Tā tauta Latvijā, labu dienu, kamēr braucu no Rīgas, ātri ierakstīšu atkal video, ja? Atkal ierakstīšu video, atkal ies augstos toņos, jau sabaidu visus, ja? Jūs ziniet, ka es nekad nerunāju pa galvām neglāstu, ja? Jo tāpēc, kad visas šīs lietas ir vērtas, kā es saku, mēs dzīvojam uz dzīvību un nāvi, ja? Nav nekādas spēlītas uz šīs zemes. Bībele saka, remdenie būs būs ellē, būs tiks izspļauti, ja? Bailīgie tiks izspļauti, nebūs debesīs bailīgie, ja? Tāpēc tauta Latvijā, es cenšos nebaidīties, ja? Un cenšos nebūt remdens. Jā, es riktīgi eju pār pa līķiem, tā var nosaukt, es bliežu, Meksika, šmeksika, ja? Bet, kā es teicu, jūs esiet tāda tauta, kurus ar beisbola nūjām tikai sist, ja? Tikai ar beisbola nūjām sist, pat ar kaut kādiem citiem priekšmetiem tur nesajutīsiet, riktīgi ar beisboleni tā iegāst, ja? Un kā es te vienreiz arī Konutim Imantam laikam teicu, man viens video neierakstījās, vai kas tur notika, viņš nav kanālā ielikts, kurā es Konutim teicu, ka vajag kristiešus ticīgos sist, dauzīt, spārdīt, ja? Garīgi, arī dažreiz fiziski vajag ieštaukāt, ja? Tāpēc, ka idiņi nepielec, ja? Nepielec, nesadzird, nedahodit, ja? Un kā jau es stāstīju, kad armijā un kuris afgāņos biju, ka tur visus mūs sita, ja? Tie kaut kādi augstāk stāvošie, tad mums visiem pieleca, un mēs visu uzreiz uzbeki tēloja, kad majat vai jaņi paņīmajiet, ja? Sāc tikai uzbeku tur spārdīt, dauzīt, uzreiz uzbeks visu, всё сразу paņīmajiet. Tāpēc tauta Latvijā tāda maza atkāpīta, kāpēc visi rižašķonaki un pārējie šitie luņi, kas tur tajā kakāšanu tīklā, piedodiet, lūkšanu tīklā sēž, ja? Un kaut ko tagad ir izdomājuši, kaut ko lūgt vai ko darīt. Mīļie cilvēki, ja? Jūs esiet akli, sekli, trūli, kā Bībele saka, aklie stulbeņi, ja? Iedomājieties, vēlreiz atgādināšu, Rižešķonok, tavs gejs, sūkā, Rinkēvičs mierīgi ņemt viena cita vīrieša dzimumu locekli, ja? Kā jau es teicu, netici, ko dara geji, ieej pasties geju saitā, ja? Tā, protams, nav propaganda, lai tu ietu, ja? Es ceru, ka tu tāpatās saproti, ja, ko viņi dara, ja? Saprotiet, visu, ko dara geji, to dara Rinkēvičs, ja? Orģijās, aģinočka, trijatā, četratā, visādās pozās, viss tas ir reāli, ja? Jo Rinkēviču neviens neapvaino. Viņš pats pateica, ka viņš tāds ir sodomists, ja? Viss YouTube, Google pilns, visi to zina, ja? Un tagad tāds ir tavs prezidents, ja? Un tu to zini, un es par to cepjos 3 gadi. Ja, un Latvijā tik daudz ticīgie to noteikti manus video gan redzējuši, gan dzirdējuši, jums ir jāsaprot, ja? Labi, man tur visādi ir gājis ar tām geju lietām, tur kādreiz YouTube ir uzbraucis un kas tur ko un kā, ja? Bet jebkurā gadījumā stāsts ir par to, ka šobrīd, ja? Es iedomājieties, tikko apskatījos arī vakar, Kudurs, vai kā bija uzvārds, ja? Sēž studijā politologs, vai kā viņu tur sauc, ja? Bet vai tik viņš nav no šitās Dāvida armijas kaut kāds kanāls, vai tik nav Dāvida armija, ja? Tad es esmu pārsteigts par to, kad neviens, kā es teicu, Talbergi, Doveiko, paskatieties, daļa no viņiem, es esmu 69. gadā dzimis, ja? Un es to saredzu, saprotu un par to cepos un ieraugu, ko Sodomu Gomoru iznīcināja un pilnīgi velku paralēles uz Latviju, ka Latviju Krievija okupēs, sasitīs, iznīcinās, ienāks Krievu karaspēks, jā, pod drugim sausom, jā, ķipa pat karš Eiropā un uzbruks tur šitādiem kādiem, tur jau, ko Amerika, kā es teicu, uzmetīs Ukrainu un iznīcinās, un tiklīdz Krievija piebeigs Ukrainu, tā Krievu karaspēks būs sāpaks Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, un visus šeit sitīs, dauzīs, kārs, žmiegs, varos, ja, spārdīs, nīcinās, šeit nevienu nežēlos, man liekas, kad Brēmanis vai kas, Brēmanis, Rudolfs Arvai, vai tik nebija tas, kas vienu dienu teica, kad apskatieties, ko viņi dara, tur tas viss būs Latvijā un nežēlos nevienu. Tā kā tauta Latvijā, jūs gribiet līdz tādam aiziet, jūs tiešām gribiet līdz tādam aiziet, jo es teikšu godīgi, visus jūs, kas sēžiet lūkšanu tīklā, ja, tad vajadzētu pirmos izvest ārā un Jelgavā pakazuhu, ja, uztaisīt uz laukuma paraugu, kā saka, izsišanu, ja.
lai visi bīsta, un tu teiksi, Andri, kāpēc tie taši ticīgie kristieši, ja? Tie ir vilki auju drēbēs. Šobrīd, kad jāaiziet pie Rinkēviča, jāpasludina, nav jāsēž telpās, nav nekas iekšā jārunā, nav nekas jālūdz. Bībele saka, Rinkēvičs un citi grēcinieki, jebkuri grēcinieki var atgriezties tikai vārdu dzirdot, jo ticība rodās no vārda dzirdēšanas, ja? Tev nekādas lūkšanas, it īpaši šajos laikos, kad Gejs jau ir prezidents, ja? Kad Gejs jau sēž pie valsts stūres rullē, ja? Un kad šis lāsts ir pār Latviju, un ka burtiski jau Krievu karaspēka, jau zābaki jau ir pie Ludzas, jau tur pie Zilupes, mēs jau jūtam jau šķindoņu, švadzoņu, ja? Tad šitien tie sēž kaut ko istabiņā un ļurina, kā es saku, mazie kristīgie onānisti, paši savā nodamā, sami saboj, ja? Tauta Latvijā, aiznesiet līdz šitiem visiem neprāšiem, bezdievīgajiem, šitiem akliem stulbeņiem, kā evaņģēlijā ir viņi nosaukti, ja? Jēzus maršu uztaisīja, to maršu vajadzēja nobīdīt visus šitos 100 000 cilvēkus pie prezidenta pils un sludināt viņam tur dienu un nakti non-stopā, nedēļu, mēnesi, nezinu, cik ilgi vajag, līdz prezidents nāk pie atgriešanās, ja? Un tad Latvija ir izglābta, ja? Jo šobrīd lāsts ir, jūs saprotiet, ja? Varam iet tālāk, nu, un kas, kad, ja, tur tagad prezidents, bet arī vēl pila Latvijā citiem gejiem, pagaidiet, tas ir cits stāsts. Ja jau tik tālu ir, ka Gejs vada valsti, tā jau ir sodomija, ja? Tā ir sodomija, tā ir prioritāte. Tāpēc tauta Latvijā, redziet, kā Bībele saka, aklie stulbeņi, sēdēt istabiņā, kaut ko žvadzēt, muldēt, vāvuļot, ja? No tā neviens grēcinieks neizglābsies, ko kaut kāds lūkšanu tīkls tur kaut ko muldēs savā šitajā visā. Ir laiks celties, iet un runāt un darboties. Ir laiks, pietiek 30 gadus Latvijā. Jūs muldējāt aiz kancelēm, vāvuļojāt, liekuļojāt, tēlojāt, naudu kāsāt, daisījāt savus Ozolinkēviču un Glešku impērijas. Jūs 30 gadus spēlējāt baznīcas, ja? Ļāvāt, pieļāvāt, to darījāt, ja? Tagad ir laiks iziet ārā, celties un iet un sludināt un sākt ar prezidentu Geju, jo lāsts pār Latviju ir viņa dēļ atnācis. Lāsts un Krievijas karaspēks iznīcinās Latviju, ja? Tauta Latvijā.